tagad ir skaists rudens. Liekas, ka visa dabā tagad iet tā kā uz mieru. Mums ziemeļu puslodē dienas paliek īsākas. Un parasti ir tā, ka tad, kad ir pavasaris, tad runā par atmodu, vai ne? Un tad, kad ir rudens, tad par ko būtu jārunā? Par miegu, ja? Par adusēšanos Kristū. Bet, ja mēs lasām Bībeli un lasām par Kristus atgriešanos, tad mums īsti nav teikts, vai tas būs pavasaris, vai tas būs rudens vai ziema. Proti, tad, kad Jēzus runāja arī par Jeruzālemes izpostīšanu, tad viņš pamācīja, lai ļaudis lūdz, lai tas nenotiek sabatā vai ziemas laikā. Bet pati Kristus atnākšana, to, ko mēs gaidām, gada laiks tur nav svarīgākais. Svarīgākais ir būt nomodā tad, kad Jēzus atnāks. Uz to mēs tiekam aicināti. Un iesākumā tika lasīts no Efeziešu vēstules 5. nodaļas vārdi. Es arī paturpināšu. Tātad Efeziešu vēstule 5. nodaļa. Tur tagad no 13. līdz 16. pantam. Bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Tāpēc ir sacīts, uzmosties, kas guli, celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. Tad raugaties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri, izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Kristus atnākšana ir tuva. Cilvēki to saprot, varbūt nojauš dažādos veidos. Citam šī doma nāk prātā tad, kad viņš redz karus un karu daudzināšanu, kā tauta ceļas pret tautu un valsts pret valsti. Ja pareizi atceros šo skaitli, tad šobrīd vienlaicīgi pasaulē ir apmēram 50 militāru konfliktu. Mēs zinām tik par dažiem, ja? Par tiem, ko mums stāsta. Tā es dzirdēju. Vēl ir daudz internetā, faktiski ir tā, kad es saprotu, kad tās mūsu intereses, ja mēs izrādām interesi par kaut ko, sevišķi YouTube platformā, tad mums samet uzreiz vēl 10 video par šo pašu tematu, un mēs tajā savā burbulī mēs varam dzīvot, ja? Bet informācijas ir daudz, un ir cilvēki, kas, es gan neesmu nevienu redzējis, bet es skatījos virsrakstus, video virsrakstus, jeb liecību virsrakstus, kur cilvēki liecina, kad viņi redzējuši atklāsmi, ka Kristus atnākšana būs tuva. No vienas puses, ko viņi tur var redzēt, vai ne? Es neesmu tam veltījis laiku, jūs varat varbūt tam veltīt, bet ja mēs pārdomājam tās liecības, ko Dievs mums ir devis ne tikai rakstos, bet arī caur Elēnu Vaitu, tad, ja es pareizi atminos, tad viņai Dievs atklāja, kad Kristus jau varēja atnākt jau sen atpakaļ. Mēs vispār dzīvojam aizdotā laikā. Ja? No vienas puses liekas, kā tad, ja Kristus būtu atnācis, kur tad būtu bijis es? Ne? Jo tā iekšēji liekas, ka visa pasaule griežas ap mani, un vislabāk, ja griežas pēc mana prāta. Bet Bībele atklāja, ka pasaule negriežas ne ap mani, ne ap mums kopumā. Ja tā ne fiziskajā izpratnē, bet garīgajā teiktu, tad pasaule griežas ap Kristu. Atcerieties atklāsmē, kas Patmos salā apostolim Jānim tika doti, Kristus pēdējie vārdi skan: tiešām es nāku drīz. Tas ir
priekšpēdējais pāns, ja nemaldos, 22. nodaļa, 20. pāns. Bet no mūsu puses ir iespējams visu to neievērot. Neievērot brīdinājumus, aicinājumus. Kristus drīzās atnākšanas sludinātājs var uzskatīt par panikas cēlājiem, jo patiesībā Kristus vārdi redzes nāku drīz ir 1. gadsimta beigas. Tātad pagājuši jau vairāk kā 1900 gadi. Un vai tad tiešām būtu pienācis laiks celties? Kad mēs lasām īpaši jauno derību, Pāvila vēstules, un ne tikai Pāvila vēstules, arī to, ko rakstījis Pēters, tad varam nojaust, kad viņiem bija tāda ticība, ka Kristus atnāks viņu dzīves laikā. Jo, kad Pāvils arī raksta vēstulē Tesaloniķiešiem par Kristus atgriešanos un par to, ka ir daži viņu starpā, kas jau miruši, un viņi tur spriež droši vien savā starpā, kas tad notiks ar tiem, tad Pāvils saka, un mēs, kas dzīvi būsim palikuši, tiksim pārvērsti, aizrauti pretim gaisā padebešos, tātad mēs, viņš runā kā par sevi un tiem, kas Tesalonikas draudzē lasa viņa vēstuli, kas ir dzīvuši šo brīdi. Ja tā cilvēcīgi raugs liekas, ka viņi ir pievilti, jo tagad ir 21. gadsimts. Viņi 1. gadsimta vidū, jāsaka, 2. pusē, tad, kad Pāvils nes vēsti par Kristu, tā laika pasaulē un sludinādams Kristus drīzo atnākšanu, liekas, kas tad tā par Kristus gaidīšanu, ja paiet gadu simti un pat, jāsaka tā, 1000, un Kristus vēl nav atnācis. Bet ja mēs viņus uzskatām par pieviltiem, tad kurš būtu tas pievīlējs? Kristus. Kristus saka, redz, es nāku drīz. Mateja 27:63 ir tādi interesanti vārdi. Kungs, mēs atminamies, ka šis viltnieks vēl dzīves būdams sacīja, pēc 3 dienām es celšos augšā. Tie ir farizēji un raksturmācītāji vārdi, tad, kad viņi gāja pie Pilāta. Tad, kad Kristus gulēja kapā, tad viņi Jēzus nosauc par viltnieku, kurš ir solījis celties augšām, un lai šī viltība ar mācekļu starpniecību viņu izņemot tātad no kapa nekļūtu visaptveroša, tad viņi nāk pie Pilāta un lūdz, lai pieliek sargus Jēzus kapam. Bet augšām celšanās rītā izrādījās, ka viltnieks nebija Jēzus, jo viņš bija solījis augšām celties, un arī augšām celās. Ja mēs savu uzmanību koncentrējam tikai uz Kristus atnākšanas laiku, dienu vai stundu, tad liekas, ka visi pārējie, visi iepriekšējie gadsimti, kad cilvēki ticēja Kristus drīzai atnākšanai, ka tie ir tas tāds liels pievilkšanas laiks. Bet ja mēs domājam par šo ļaužu mīlestību pret Kristu, tad loģiski ir viņa atnākšanas gaidīšana. Jo tas, kurš mīl Jēzu, gaidīs satikšanos ar viņu. Tā ir. Ja mēs arī cilvēku starpā, ja mēs kādu mīlam, mēs gaidām satikšanos ar viņu. Un mēs izmantojam iespējas ar viņu tikties, ja tas ir mūsu spēkos. Tad šie cilvēki ilgojās pēc šī apsolījuma piepildīšanas, kur mēs arī labi zinām Jāņa 14. nodaļas sākotnējos pantus, un tur 3. pantā ir tādi vārdi: ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Tātad Jēzus atnākšanas gaidīšanas atslēga ir mūsu sirdīs.
Ja mēs mīlam Jēzu, mēs gaidīsim. Šī atslēga nav Daniela un atklāsmes grāmatas pravietojumos. Jo, ja mēs labi šos pravietojumus izpratīsim, tad mēs Jēzu gaidīsim. Kamēr mums šī izpratne nav, mēs viņu negaidām. Nē. Tad, ja Kristus ir dārgs mūsu sirdīs, tad mēs viņu gaidīsim, tad mēs gatavosimies šai viņa atnākšanai. Un tā, ka, ja šī atslēga ir mūsu sirds, tad visi arī iepriekšējos gadsimtos, visi gaidītāji, ieskaitot pat apustuļus, kas gaidīja Kristus atnākam, viņu dzīves laikā viņi nav pievilti. Kāpēc viņi gaida to, ko viņi mīl? Nevis viņi gaida dienu un datumu. Turpat, kur Jēzus saka, tiešām es nāku drīz, tas pats pants nobeidzās ar apustuļa Jāņa vārdiem: Nāc, kungs Jēzu. Un tā viņš atbild uz šiem vārdiem. Mēs arī varam pārdomāt pie sevis, vai tiešām uz Jēzus vārdiem redz, es nākšu drīz, mēs tā no sirds varam atbildēt: Nāc, kungs Jēzu. Ja mums ir daudzas lietas, ko vajadzētu vēl līdz tam izdarīt. Kur vēl nav pabūts šajā pasaulē. Daudz ko var. Vis tādu garīgāko, visgarīgāko atrunu es esmu dzirdējis, man vēl jāpasludina vēsts par Kristu. Nevis, ko tu runās pretim, taču jāpasludina. Tāpēc Jēzus nenāca vēl. Ja? Bet vai tas tiešām tā arī ir, vai tā nav tikai atruna? Tāpat kā farisēji un raksturmācītāji savā laikā izdomāja savu naidu pret Kristu, viņi maskēja zem tautas labumu, jo viņi sprieda, tautai būs labāk, ka viens mirst, nekā ka nāk romieši un visa tauta iet bojā. Tiešām tauta iet bojā. Nē, ja visa tauta sekot Kristum, viņi vairs nesekot farisējiem raksturmācītājiem. Tās ir tādas atrunas, ar kuriem cilvēks slēp savus nolūkus. Un tāpat arī šodien mums, tad, kad mēs dzirdam kaut ko, ja mums ir uzreiz skaidrs, viss ir kārtībā, ja mums nav par kādu lietu skaidrs, jautājiet Jēzum. Tā ir vienkāršākā lieta, ko var izdarīt. Ja Veidenes dārzā jau tad, kad Čūska uzrunāja Ievu, ja viņi būtu jautājis Jēzum, ja nebūtu uzreiz iesaistījusies sarunā, ja viņi būtu veltījusi tam laiku un teiks, nē, es atnākšu rītā, tad parunāsim par šo jautājumu. Ja mēs neņemam visas lietas paši savās rokās, mēs varam izbeigt no daudzām grūtībām savā dzīvē. Bet Jēzus nevienu viņš apsola, ka būs ar saviem mācekļiem, ar saviem sekotājiem līdz pasaules galam, bet mēs taču zinām šos slavenos vārdus, ka Dievs ir vienas lūgšanas attālumā. Ja jau viņš ir vienas lūgšanas attālumā, tad ejam šo attālumu. Un interesanti, ka Bībele atklāja, ka tiem, kas vēlas gulēt, ka nekas viņus arī netraucēs šai gulēšanā, neiztraucēs. Jo šķiet, ka lielākā daļa Kristum atnākot gulēs, būs aizmiguši. 1. Tesaloņķiešu vēstuli izlasīšu, varam uzšķirt 1. Tesaloņķiešu vēstuli 5. nodaļa, 1. 6 panti. Tur arī Pāvils raksta par Kristus atgriešanos, bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta, jo jūs paši labi zināt, ka tā kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī, kad sacīs, nu ir miers un drošība, tad pēkšņi pār viņiem nāks posts kā dzemdības sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt. Bet jūs, brāļi, necīvojat tumsā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis,
jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktī, ne tumsai. Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. Šitā tad Pāvils runā par tiem, kas ir nomodā, un par tiem, kas ir aizmiguši. Un iekšēji saprotam, ka droši vien, ka lielākā daļa tiešām būs aizmiguši. Tad redzam, ka tiem, kas vēlas gulēt, tie gulēs. Atceramies pravieti Jonu. Vētras laikā viņš spēja gulēt, kamēr uz klāja jūrnieki cīnās par savu dzīvību, kamēr viņiem miegs nav neprātā, tikmēr Jona guļ. Mēs redzam, ka atkāpjoties no Dieva, miegs var būt ļoti cieši. Es šeit runāju par garīgu miegu. Par garīgu miegu. Un redzam, ka Guļova nebūs viens savos centienos. Viņš atradīs sev atbalstu. Un tepat ir teikts, kad sacīs, ir miers un drošība. Tātad tāds miers tiks sludināts miers tur, kur miera nav jau. Vēl tur šais iepriekšējos pantos, tas ir no Efeziešu vēstules 5. nodaļas, tur no 13. līdz 16. pantām, kuras lasīju. Tur 16. pantā ir tādi vārdi: izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Mēs laiku varam izmantot dažādi. Ja mēs nelūdzam Dievu padomu, tad mēs laiku varam izmantot pat ļoti, ļoti dīvaini viņa acīs skatoties. Ja mēs izvēlamies paši savu laiku izmantošanas veidu, tad mums jārēķinās arī ar to, ka arī iznākums tam visam būs mūsu paši izvēlēts. Bet ja mēs izvēlamies atsaukties Dieva aicinājumam, uzmosties no miega, tad varam sagatavoties vēl Kristus atnākšanai. Jo kā Tesaloniķiešiem 5:9 teikts, jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ja mēs domājam par mūsu attiecībām ar Dievu, par Kristus atgriešanos, par to, vai es varu tam sagatavoties, vai es esmu jau šajā brīdī varbūt gatavs, vai neesmu gatavs, mums jāsaprot, ka Dievs ir mūsu pusē. Kā Pēters arī 2. vēstulē 3. nodaļā tur saka, ka Dievs ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Mēs redzam, ka Dieva vēlme ir cilvēku glābšana. Viņš to ir pierādījis īpašā veidā, to mēs visi zinām, par to mēs pieminējām jau šodien 1. stundā, tad, kad viņš atdeva savu dēlu mūsu grēku dēļ, lai mēs varētu garīgi mosties, lai mēs varētu salīdzināties ar viņu, šķīstīties no grēkiem. Tāds arī labi zināms piemērs laika pavadīšanai ir Daniela grāmata 5. nodaļa. Tur ir rakstīts par Belzaceru. Atcerieties. Par Belzaceru, kurš sarīkoja dzīres, bet cik varam noprast, ja viņš tajā pašā naktī, laikam, zaudēja dzīvību, tad saprotam, ka ienaidnieks jau bija aplencis jau Bābeli, bet viņš saprata, ka vēl ir nav ko uztraukties, vēl ir laiks dzīrēm padzīrot. Jāsaka, izmantot laiku. Jā. Tātad Pāvils saka, izmantojiet laiku, jo šīs dienas ļaunas, bet mēs šajos vārdos varam ielikt savu nozīmi. Izmantojiet laiku, tātad dienas ir īsas, kas tad atliek? Ēdiet, dzeriet, jo rīt mēs mirsim, tad jāēd un jādzer. Un tā Belzacers arī saprata, tikai viņš nedomāja, ka rīt viņš mirs. Ja? Un tad atcerieties, Dievs šīs dzīves pārtrauc ar to, ka uz ķēniņa pils sienas tika rakstīts uzraksts ar 3 vārdiem, un vidējais vārds bija tekel.
Un šī nozīme bija tāda, tu esi svērts svaru kausā un atrasts par vieglu. Ja mēs nebūsim sagatavoti Kristus atnākšanai, ja viņa gars nemājos mūsos, tad arī varbūt esat dzirdējuši tādu vārdu salikumu sveitnīcas svari. Tad sveitnīcas svaros mēs tiksim atrasti par viegliem. Ja? Jo tikai Kristus var darīt mūs cienīgus, ieiet Dieva valstībā, un tikai Kristus iemājošana mūsos var svarus nosvērt par labu. Tātad tikai ar Kristu mēs esam smagi šajos svaros. Ja pieņemam šo līdzību. Citādi mēs tiksim atrasti par viegliem. Tāpēc ir daudz padomi attiecībā uz Kristu. Mēs varam tikai tam pieskarties. Piemēram, 1. Pētera 3.15 ir teikts: turiet kungu Kristu svētus savās sirdīs. Mums ir jāapzinās, ka šī savienība ar Kristu ir dārga, lai gan Kristus ir pats iniciators, pats atdevis par mums savu dzīvību, tad tomēr tā mūsu atsaucība ir tā, kuru Kristus sagaida no mums, un bez šīs mūsu atsaucības Kristus ar varu nelausīsies mūsu sirdīs. Atcerieties, vēstīja Laudikijas draudzē, tur ir tāds ainojums, kur Kristus stāv pie durvīm un klaudzina, un viņš saka, ja kas dzird man balsi un durvis atdara, ieiešu pie viņa. Ne? Ir arī cilvēki, kas uzlesnojuši to. Vislielāko Kristus esmu redzējis, kur ir daudz stāvu nams, un viņš praktiski pie augšējiem stāviem tur klaudzina. Un citam ir viens stāv, jeb 2 stāvu nams. Ne? Un mēs kā cilvēki spriežam to par šo gleznu, un kaut kur lasīju par vienu no tām, kur arī mākslinieks ir uzgleznojis, un cik tur zīmīgas tās detaļas, kad kliņķis nav no ārpuses, bet no iekšpuses. Ne? Un šī glezna tiek apspriesta, bet tas līdzinās apmēram tā, kad ir noticis nelaimes gadījums, un tev ir nocirsts pirksts. Un tad kāds ir uzzīmējis gleznu, un tad mēs spriežam pareizi. Tā ir tā īstā roka, kurai nocirst, pirksts arī sakrīt, mēs skatām detaļas. Bet pati aina ir skumju pilna, jo Kristus ir ārpusē, bet mēs esam iekšpusē. Viņš gaida, kad mēs atsauksimies, bet mēs neatsaucamies. Tad redziet, kā mūsu uzmanība tiek pievērsta detaļām, kas faktiski, kas ir skumjas pēc būtības, bet mēs, spriežot par šīm detaļām, nemaz šīs skumjas nejūtam. Tā daudz, kas TV ekrānos arī ir jāsaka tā, nāves un nelietības pilns, bet tas viss tiek pasniegts tādā veidā, kad mēs ar to samierinamies, mēs to skatāmies un liekas, ka par taisnību cīnāmies. Ja kāds tiešām cīnījās un ir cīnījies par taisnību šai pasaulē, tas ir Jēzus. Jūs esat vai kaut kur ir kāda liecība, kur Jēzus rokās būtu zobens. Tad, kad Pēters paņēma zobeni, Jēzus teica, liec makstīt to. Bet tad, kad mums to rāda, mums iekšēji kaut kāds atbalsts ir tam visam. Liekas, tas ir tas veids, kā cīnīties. Ja mēs sekojam Jēzum, tad mums jāsaprot, ka tas nav tas veids, kā cīnīties. Jo Jēzus reiz mācekļiem uzdeva jautājumu, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Jo tad, kad daži no mācekļiem, tātad Jēkabs ar Jāni, bija aizgājuši uz priekšu vietu sameklēt, kur Jēzum mācekļiem pārnakšņot, jo viņi bija ceļā uz Jeruzalemi, tur viņus neuzņēma, un tad viņi svētu dusmu pārņemti nāca pie Jēzus un lūdza iespēju nodedzināt šo namu. Ja? Tā mēs,
Un tad Jēzus uz tevi jautā, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat. Tagad caur visu, ko mēs saskaramies šajā pasaulē, mums vajadzētu to vērtēt vai nu lūdzot Jēzus padomu tiešā veidā, jeb lasot rakstus un izvērtēt, ar ko tad mēs saskaramies. Vai tas, kas ir tīrs un balts, šķietam pirmajā brīdī, vai tiešām ir tik balts? Vēl kādi vārdi no šī paša Efeziešu 5, 13 līdz 16 fragmenta bija tieši par mošanos. Tāpēc ir sacīts: uzmosties, kas guli, celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. Mēs esam atnākuši visi šeit ar savām kājām, vai nu atbraukuši, miroņus nes ar kājām pa priekšu, vai ne? Mēs taču neviens nesam miruši. Atcerieties, laikam pagājušajā nedēļā, kad skatījāmies, kad Jēzus bija uzmodinājis aklo un runāja par to, ka es esmu nācis uz šo zemi, lai aklie kļūtu redzīgi un redzīgi akli, tad tie, kas dzirdēja, farisējiem rakstu mācītājiem, viņam teica: mēs taču neesam akli. Mēs taču neesam miruši, vai ne? Tāpēc mēs taču dzīvi, tie, kas ir dzīvi, tie ir šeit, miroņi tie ir kaut kur tur ārpusē. Bet šī pat Efeziešu vēstulē nedaudz atpakaļ 2. nodaļā, 1. 2 panti skan: arī jūs bijāt miruši pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā arī tiem reiz mēs dzīvojām miesas kārībās, un tālāk viņš tur turpina. Tātad, kādu ainu Pāvils šeit atklāja? Jo pēc tam šeit ir 2. pants, un pēc tam bija tas 5. pants, kurā ir aicinājums 14. pantā celties augšā no mirušiem. Tātad tas, kas grēku dara, tas Pāvila, es saprotu, arī Dieva acīs, tas ir miris. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs redz visas lietas kopumā. Viņš redz pagātni, tagadni, nākotni, viņš redz visu kopumu. Un, ja mēs grēkojam, tad nāve ir tikai laika jautājums. Pirmsplūdu cilvēki dzīvoja 900 gadus, bet tā kā tā nomira. Tātad viņu laika jautājums bija 10 reizes ilgāks nekā šobrīd. Ja? Bet tā kā tā, ja mēs neesam savienoti ar Kristu, mūsu dzīvību, tad mums gaida nāve. Un reiz Jēzus jautāja, kāds ir sakars Beliāram ar, tas ir jauno eņģeļu valdniekam, ar Dievu. Ja, kas ir kopējis gaismai ar tumsu? Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma. Tāpēc tur ir iepriekš arī 13. pantā, turpat atgriežoties Efeziešiem 5. nodaļā, teicis: bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Un 1. Jāņa vēstulē Jānis apkopo visu Jēzus mācīto un visu Jēzus atklāsmi. Viņš apkopo ar vienu domu, to viņu uzšķiršu. Viņš apkopo to ar vienu domu. Proti 1. Jāņa 1,5, un šī tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma un viņā nav it nekādas tumsības. Tātad tas ir viss vēsts kodols, ko Jēzus ir atklājis attiecībā uz Dievu un viņa raksturu, būdams šajā pasaulē, ka Dievs ir gaisma. Grēks garīgi iemīcina cilvēku. Piemēram, ja mēs dzirdam, no grēka nav iespējams atbrīvoties. Un ja mēs to tā arī pieņemam, vai tad mēs būsim brīvi no grēka? Taču nē. Bet
Un parasti ir tā, ka Bībelē var atrast visu ko. Bībele ir bieza grāmata, ir dažādi piemēri, kuri sakopojot Bībeles raksturvietas, tu vari ļoti labi sevi piemānīt. Tu vari darīt savu prātu, izmantojot tam Dieva vārdu palīdzību. Ja? Un atgriežoties turpat pirmajā Jāņa vēstulē, 1. nodaļā, tur ir arī mums labi zināmi vārdi. 9. pantā, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Un ja mēs tā neiedziļinamies vārdos, ja atzīstamies savos grēkos, tad šķiet gandrīz, ka tā ir tā kā zaļā gaisma bezgalīgai grēkošanai. Gandrīz tā kā Pāvils vēstulē romiešiem. Viņš tur uzdod, ja esat ievērojuši, viņš uzdod jautājumus un arī atbild. Un tur viena no jautājumu būtība bija tāda, ja jau Dieva taisnība manas netaisnības dēļ atklājas, tad jau grēkosim, lai Dieva taisnība nāk. Jo es vairāk grēkoju, jo vairāk šī taisnība atklājas. Un viņš tālāk tur to norāja, to būtību. Un šeit jau arī, šī grēku piedošana un taisnošana no Dieva puses nav atklāta tāpēc, kā zaļā gaisma, bet kā Dieva žēlastība, kad, ja tu vēlies atgriezties, ka šī atgriešanās ir iespējama, jo šī pat vēstulē tālāk mēs lasām vārdus 3. nodaļā, tur no 4. līdz 6. pantam. Tad tā ir tā pati vēstule. Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību. Grēks ir netaisnība. Jūs zināt, ka viņš ir atklājies, lai grēku atņemtu, un grēka nav viņā. Katrs, kas paliek viņā, negrēko, un katrs, kas grēko, nav viņu redzējis, nedz viņu atzinis. Šis viņš ir Jēzus. Tad katrs, kas grēko, nav viņu redzējis, nedz viņu atzinis. Ja Kristus mājo mūsu sirdīs, tad tajās nemājos grēks. Kristus ir šī atslēga šai brīvībai no grēka. Jo nevar būt, Jēzus tas pats jautāja, kas kopējs gaismai un to ar tumsu. Tā diennakts. Mēs redzam, it kā kopējs nav, bet tas ir tas dzīves cikls. Tumsa gaisma, bet ja mēs, viens puses Dievs to pats ir radījis, bet ja mēs tiekam aicināti uz zaļo kursu, būt zaļāki. Ja? Vienalga, ko tas maksā, kaut zeme aiziet bojā, bet mēs būsim zaļi. Un ja mēs tikai pēc dabas skatāmies, tad, kā jums liekas, zvirbuļi ievēro zabatu? Vai kaut kā koki nemet sabatā lapas? Nav. Ir lietas, kuras mēs gan atzīstam Dievu kā radītāju, bet kur mums ir jāiet tālāk. Dievs prasa no mums vairāk nekā tikai vadīšanos pēc dabas. Pavasarī atmoda, ziemā gulēšana. Dzīvniekiem tā ir, bet Dievs mūs ir radījis ar spējām izprast viņu, veidot savienību ar viņu, tā kā viss dabā, viss ir svarīgs, bet tas nevar aizstāt Jēzus vārdus un sekošanu viņam, kur mums ir jāiet vairāk, dziļāk un tālāk. Tātad Efeziešiem 5:14 izskan aicinājums, tāpēc ir sacīts uzmosties, kas guli un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. Jautājums ir tāds, kā atdzīvināt Dieva vārdu sevī?
Un es priekš sevis pārdomājot šo jautājumu atradu četras rakstvietas, kas secīgi parāda to, kas mums ir jādara. Kā atdzīvināt Dieva vārdu sevī, tas neatiec tikai uz šiem vārdiem uzmosties, kas guli un celies augšā no miroņiem, bet uz katru Dieva vārdu. Pat nesen pieminējām Lācara augšām celšanos. Tātad Jēzus sastop Martu un Mariju un citus sērotājus, kas tur ir klāt. Viņi saka, Jēzus jau 4 dienas jau kā ir kapā. Un Jēzus tagad Lācaram saka, Lācar, nāc ārā. Paiet 1 diena, nedēļa, mēnesis, gads, un Lācars turpina gulēt. Tā taču nav, vai ne? Lācars ceļas uzreiz. Bet kā ir mums? Mēs dzirdam Dievu vārdu, un tad taču jāpārdomā. Pirms sekot, taču jāpārdomā. Ja Dievs saka, celies, uzmosties, ko es uzmosties darīšu? Nav jums citreiz bijis tā, ka no rīta grūti piecelties, un tad ir kaut kādas lietas, kas ir jāizdara līdz aizbraukšanai, un tad tu sākotnēji ieplānojies, ka tas aizņems tev stundu. Pēc tam, kad gribās gulēt, tu saproti, pusstundā varētu iekļauties. Un beigās saproti, labi, 10 minūtēs visu padarīšu. Attiecībā ar Kristus atnākšanu nebūs tā. To mēs zinām, pie tā mēs nepakavēsimies, bet atgriezīsimies atpakaļ pie tā, kā Dieva vārdu padarīt dzīvu. Pirmā rakstvieta, tātad 1. Tesaloniķiešiem 2.13, tāds īs kursiem. 1. Tesaloniķiešiem 2.13 esmu izrakstījis tātad. Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir, jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Tātad Pāvils šeit rakstot Tesaloniķiešiem atzīst, kad viņš ir sludinājis evaņģēliju. Un, kad tesaloniķieši ir uzņēmuši viņu vārdus, kā Dieva vārdu, viņš atzīst, ka tas tāds arī ir. Viņš šeit sevi nepaukstina, bet viņš uzslavē viņu attieksmi, kad viņi dzirdēto vārdu ir uzņēmuši kā Dieva vārdu. Labi, bet viens ir sludinātais, bet otrs ir tas, ko mēs lasām. Ja mēs uztveram to kā Dieva vārdu, tas jau veido mūsu attieksmi. Tātad pirmais ir attieksme. Tas ir Dieva vārds, tātad svarīgi. Nākamais solis ir ticība. Ebrejiem 4.2 ir vārdi, bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, jo klausītājos nebija savienojies ar ticību. Tas ir saistīts ar viņu ieiešanu apsolītajā zemē. Dievs bija devis apsolījumu, devis savu vārdu, ka es jūs ievadīšu. Bet dzirdētais vārds klausītājos nebija savienojies ar ticību. Tātad pirmais ir mūsu attieksme, otrs mūsu ticība, kā mēs uzņemam šo vārdu. Par katru šo punktu var droši vien runāt atsevišķi ilgi, bet tagad īsumā. Tātad mēs savienojam to ar savu ticību. Tālāk turpat Ebrejiem 4.12 teikts, jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiež dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir doma un sirdsprāta tiesnesis. Šis Dieva vārda spēks atklājas tikai tad, ja es ticībā to uzņemu sevī. Ja šis vārds no vienas puses, ko es saprotu, tas ir Dieva vārds, no otras puses es uzticos tam, tas manī tiek savienots ar ticību, tad šis vārds ir spēcīgs, dzīvs, spiežas iekšā un kā līdzībā par sēju nes augļus.
Un vēl viena rakstvieta, Jesajas 55, 10 līdz 11, jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apagļojis un tērpjas zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes, tas neatgriezīsies pie manis tukšā, bet tam ir jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savus uzdevumus, kāpēc es to sūtu. Tā Dievs saka. Tātad. Esat varbūt ievērojuši, mēs lasām rakstus, un vienreiz vienu un to pašu varam lasīt, piemēram, nodaļu. Vienreiz mūs uzrunā kaut kas viens, otrais uzrunā kaut kas cits, tad mēs ieraugam vienu vietu, tad mēs ieraugam citu. Un mēs redzam, ka, ja ticībā mēs to pieņemam kā Dievu vārdu, ja mēs to pārdomājam, to turam kā vērtīgu un turam to sevī, tad šis vārds var nest augļus kādus pēc Dieva prāta. Tā kā šeit bija teikts salīdzinājumā ar lietu un sniegu, ka tas neatgriežas pie manis tukšā. Ja? Tad mēs redzam, kad, lai mūsos notiktu izmaiņas, mums ir jāatsaucas Dievam. Un nav tik daudz jāskrāj, nav tik daudz pašiem tā kā jāpiepūlas kaut ko darīt, bet ir jāpūlas atvērt savu sirdi Dievam, uzņemt Dievu vārdu sevī, un tad, kad Dievu vārds jau nes šos augļus, tad sadarboties ar Dievu. Tesaloniķiešiem 5:7 teikts, kas guļ, tas guļ naktī. Arī par Kristus atnākšanu, redz, tur gāja runa. No Bībeles mēs saprotam, daudz viet arī Jēzus par savu atnākšanu runāja līdzībās. Un ir daļa līdzība, kur Jēzus saka, ka viņš nāks kā zaglis naktī. Viens ir tas, mēs zinām, nakts, tātad tas būs tumšākais laiks šajā pasaulē, ja? Garīgajā ziņā. Lai gan šķitīs droši vien, kad pat pavērsies brīnišķas iespējas. Un cilvēki arī redz tās, paveramies tās brīnišķās iespējas. Esat dzirdējuši vārdu salikumu mākslīgais intelekts. Šiem viņu brīnišķajām iespējām visu pasaules elektrību nepietiktu. Viņi tagad ir ierobežoti ar to, bet iespējas būs tik brīnišķas, kad vienīgais, kas atliks Kristus atnākšanu, ka mēs šo brīnišķo vidu varēsim atstāt. Bet līdz tam Kristus saka, ka būs nakts, garīga nakts. Un atcerieties līdzībā par 10 jaunavām, tur iet runa vispār par pusnakti. Par pusnakti es saprotu, ka tā ir garīgajā izpratnē, tas ir tas laiks, kad visvairāk gribas gulēt. Atcerieties, Ģedzemanas dārzā. Ģedzemanas dārzā pirms pie Kristus atnāca gūstītāji, Kristus bija nomodā, mācekļi bija aizmiguši. Šai garīgās tumsas laikā, tieši pirms Kristus atnākšanas, viņa klātbūtne mūsos ir absolūti nepieciešama. Tāpēc, kad es kā viens palicis, es aizmigšu. Ar visiem kariem, ar visu citu, es aizmigšu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir tāds miega periods. Miega periods, kad faktiski miegs sašķirot cilvēkus. Aizmigušie ir bez Kristus, nomodā būdam tie ir ar Kristu. Tikai cieši savienot ar Kristu mēs varēsim palikt nomodā. Vēl tur bija kādi vārdi, tad, kad tie, kas pieceļas, tad tiem atspīdēs Kristus. Tieši atziņa par Kristu un par absolūtu tādu
viņa nepieciešamība mūsu dzīvē, arī absolūtu atkarību no viņa. Tā ir izšķiroši svarīga atziņa, kas mums ir nepieciešama, jo dzīvību nevar iegūt ar prāta vingrinājumu palīdzību. Ir daudz austrumu reliģijas, kur cilvēki aizraujas, jo kaut kas tur viņās ir, vai ne? Tur ir dažādas iespējas vingrināt prātu. Bet tas, ko tu iegūsti, nav dzīvība. Tu vari tur daudz ko atrast, vari kaut kādu dziļumos vai vēl kaut kur citur ieiet, bet tā nav dzīvība. Atcerieties Jāņa 5, 39, 40, ja nemaldos, kā Jēzus saka. Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos ir mūžīgā dzīvība un tie dod liecību par mani, bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. Mēs redzam, ka pat rakstu lasīšanai ir nolūks. Mēs viņus lasām, lai tuvotos Dievam, lai uzņemtu Kristu sevi. Jo Jēzus Jāņa 6. nodaļā viņš saka, miesa nedara nenieka, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Tā mēs uzņemam Kristu sevi. Caur viņu vārdiem, caur garu, mēs uzņemam garu, kas ir iedvesmojis tos vārdus. Ne? Tā mēs uzņemam tos sevi. Pāvils arī savā laikā gribēja būt varbūt nedaudz neatkarīgāks. Tā ir fiziskajā izpratnē. Viņš lūdza Jēzum, lai atņem viņam to sātana dzeloni, vienalga, kas tas arī būtu. Un kādus vārdus viņš saņēma? Tev pietiek ar manu žēlastību, ja? Jo mans spēks nespēkā varens parādas. Un tas ir tā lielā cīņa, kas mums ir jāizcīna. Jo no vienas puses cilvēcīgi liekas, tad, kad tu būsi visstiprākais, tad tev ir visvairāk iespēju. Un tad tu esi uz viļņa. Bet garīgajā pasaulē ir tieši tad, kad mēs spējam pazemoties, jo lepnība nāk pirms krišanas. Ja? Un Jēzus saka, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Mēs redzam, ka šis lēnprātīgais un sirds pazemīgais Jēzus, viņš spēja uzvarēt velnu. Ja? Jo, ja vēl ar cilvēkiem mēs varam cīnīties, tad ko tad mēs garu pasaulē, ko mēs tur varam iespēt? Un tā mēs mācoties no Jēzus, uzņemot viņa garu sevī, mēs varam sagatavoties viņa atnākšanai. Un atslēga, kā jau vēlreiz gribu atgādināt, atslēga ir mūsu sirdīs. Ja mēs mīlēsim Kristu, mēs gaidīsim viņa atnākšanu, mēs uzņemsim viņa vārdus, atsauksimies tiem ticībā, un šis vārds varēs darīt mūsu dzīvus no iekšienes. Ēzeli var darīt dzīvu pātagu, vai ne? Bet Dievs tā nav paredzējis. Viņš ir paredzējis, ka mēs būsim dzīvi no iekšienes. Viņa gara darbība mūs atdzīvinās. Nevis pastāvīgi rājieni un pastāvīgi. Par Jūdu ir rakstīts, ka pacēls kājas spērienam. Jēzus nevēlas mūs ar spērienu vadīt. Viņš vēlas mūs mīlestībā vadīt, bet tur mums ir pašiem viņam jāatsauc. Un lai Dievs dod žēlastību, ka mēs viņam atsaucamies, un viņš var mūs vadīt nevien ar vārdu, bet ar savu garu starpniecību. Un kaut mīlestība būtu tā, kas mūs vada, kas mūs dzen. Kristus mīlestība, jo viņš ir tās cienīgs. Jā.